Sveicināti! Šajā video pastāstīsim par mūsu radītajām interaktīvajām darba lapām tieši pirmsskolas izglītības posmam. Pirmsskolas izglītības iestādei iegādājoties jebkuru Promethean Active Panel 9 interaktīvo ekrānu, komplektā nāk arī īpaša programmatūra Active Inspire, kas ir speciāls rīks interaktīvu mācību stundu vadīšanai un arī veidošanai. Kopā ar ekrānu uzstādīšanu mācību telpā uz pedagoga datora tiek uzinstalēta gan šī Active Inspire datorprogramma, gan arī komplekts ar interaktīvajām darba lapām 4-gadniekiem, 5-gadniekiem un 6-gadniekiem. Ar uzdevumiem gandrīz katrai mācību dienai, kas mācību procesu padarīs aktīvu un mūsdienīgu. Atvērsim Active Inspire programmu pedagoga datorā un lūkosim atrast bibliotēkā, kur tad varam piekļūt šīm darba lapām. Uzliksim pa visu ekrānu. Tātad paņemsim jaunu darba lapu tukšu un aiziesim šeit lapu pārlūkā uz bibliotēku. Un šeit ritinot mēs jau varam redzēt, ka mums ir 4-gadniekiem sākam mācīties, 5-gadniekiem un 6-gadniekiem sākam mācīties darba lapas. Uzklikšanāsim. Un lejā jau redzam, šobrīd tūlīt tās arī pārējās ielādēsies, ir dažādu tēmu darba lapas par krāsām, apģērbiem, dārzeņiem, sēnēm, mājdzīvniekiem, gada laikiem un arī par skaitļiem. Un paņemsim, piemēram, par skaitlīti 4 vienu konkrētu darba lapu. Skaitlis 4. Tātad atšķirsim tālākās lapas un palūkosimies, kādi tad mums šeit ir atrodami uzdevumi. 4-gadniekiem uzdevumu nosacījumi šajā interaktīvajā darba lapā nav rakstiski, bet gan audio formātā, jo ne visi 4-gadnieki jau prot lasīt, tāpēc mēs izmantojam audio iespējas. Un spiežam šeit podziņu play. Ievilc rāmī 4-niekus. Tātad mums uzdevums ir rāmī ievilkt 4-niekus. Nu, paskatāmies, kā tad mums izdodas, vai mēs varam ievilkt rāmī ne 4-niekus? Nevarējām, bet 4-niekus jau varam ievilkt. 4. Jā, tātad šādā veidā vienkārši, bet efektīvs uzdevums. Paskatīsimies vēl kādus tālāk. Piemēram, šāds uzdevums. Kas tad mums šeit ir jādara? Apvelc priekšmetus, kuriem ir 4 stūra forma. Nu ko? Ņemam rakstāmrīku un dodam bērniem iespēju pašiem apvilkt pie ekrāna vai arī kopīgi ar bērniem, kā saka, viņi sauc, kuri tad mums šeit ir 4 stūri. Jā, un redzam, ka mums vēl ir šis un šis. Šeit ir vēl viens audio uzdevums. Kā sauc apvilktos priekšmetus? Varam ar skolēniem pārunāt ar audzēkņiem, ar bērniem, kā tad sauc šos priekšmetus. Un šeit vēl stūrīt ir tāds maziņš ķeksītis, kur uzspiežot, mēs varam redzēt, vai esam izpildījuši pareizi šo uzdevumu, vai tiešām ir apvilkti visi priekšmeti, kas ir 4 stūri. Būtiski, ka ikvienai darba lapai ir pieejami šeit komentāri, kā tad konkrētais uzdevums ir jāpilda. Ja? Šie ir pedagoga komentāri, un tad viņš var izlasīt, kas ir jāklikšķina, kāda ir darba lapas būtība un ko ar katru no rīkiem mēs varam izdarīt. Paņemsim vēl kādu 4-gadnieku darba lapu, piemēram, par žoga krāsošanu. Man ir zīmēšanas rīks, paņemsim bultiņu. Nokrāso žogu. Nokrāso žogu, un šeit mēs attiecīgi saprotam, ka katrs žoga dēlīts jānokrāso krāsā ar atbilstošu skaitli. Jā, nu mēs varam paņemt, piemēram, aizpildīšanas rīku, tādu kā krāsas spainīti, un šajā gadījumā, ja redzam, ka vieninieciņš ir sarkans, paņemam sarkano krāsu un saprotam, ka vieninieciņa žoga dēļi mums ir jāiekrāso sarkanā krāsā. Ar trīnieciņu mums ir dzeltena krāsa. Un šādi izpildīt visu uzdevumu. Bet šeit apakšā mums vēl ir 5 papildu uzdevumi. Paņemam bultiņas rīku. Ar kuras krāsas dēli sākas žogs? Tā tad varam pārunāt šo uzdevumu, kura tad mums ir. Tā. Cik žogā ir zaļo dēļu? Cik ir zilo dēļu? Cik ir sarkano dēļu? Cik ir dzelteno dēļu? Nu, lūk, katru no uzdevumiem varam pārunāt un
ieķeksēt, ja, ar ķeksīti pārbaudīt, vai esam pareizi atbildējuši uz katru no šiem jautājumiem. Šis ir 4-gadnieku darba lapas. Tagad ielūkosimies 5-gadnieku darba lapās. Šo aizvēru ciet, eju atkal uz bibliotēku, varam vaļā 5-gadnieku lapas. Šeit mums arī ir burti. Tā, ritināsim. Burti, tur to darba lapu ir daudz. Burti un skaitļi. Aiziesim mēs uz burtiņu, piemēram, S. Atvērt darba lapu. Burtiņš S. Pašķiram lapus uz priekšu un izvēlēsimies kādu no uzdevumiem. Šeit arī ir audio komentāri, lai saprastu, kas ir jādara. Kur noslēpies S? Un tad mēs ar sunīša palīdzību varam tā kā tādu rentgena redzi meklēt, kur tad mums ir S burtiņi zem siera rituļiem noslēpušies. Palūkosim vēl kādu citu uzdevumu. Šī skatā mēs varam redzēt visas darba lapas, visas daudzās darba lapas, kas ir saistītas šajā gadījumā ar burtu S. Jā. Šeit, piemēram. Saliec S no tā, kas sākas ar S. Vai mums poga sākas ar burtiņu S, diez vai, bet saulīte sākas ar burtiņu S, un mēs šādi valkot priekšmetus varam izveidot burtiņu S no saulītēm. Kurš rūpīgāk, kurš ātrāk, ja? Kaut kas līdzīgs burtiņam S. Ielūkosimies vēl kādā 5-gadnieku darba lapā. Piemēram, aizritināsim līdz skaitlim 6. Jā, atvērsim 6-nieku. Pašķirsim kādas lapas uz priekšu un izvēlēsimies. Ja, te mums arī jāmeklē 6-nieki ar rentgena redzi. Ja, un atradīsim kādu interesantu uzdevumu arī šeit, ko mēs varētu izpildīt. Piemēram, šāds uzdevums par šallēm. Sakārto šalles no īsākās līdz garākiem. Audio komentārs, kas tad ir jādara? Sakārto šalles no īsākās līdz garākajai. Tad mēs attiecīgi varam šīs te šalles kārtot, izkārtot. Es šobrīd tā nedaudz haotiski to daru, jā. Varbūt, ka man pat nejauši sanāca uz ātro. Tā, un paskatāmies, kāda tad mums ir papildu uzdevumi. Cik šaļļu ir kopā? Saskaitam, jā, ar bērniem kopīgi. Kādā krāsā ir īsākā šalle? Jā. Kādā krāsā ir garākā šalle? Tātad šeit mēs mācāmies gan īsums, garums, salīdzināt priekšmetus, jā, un arī mācāmies krāsas. Kura pēc kārtas ir zaļā un arī secību iemācāmies. Tātad, jā, dažādi šīs jomas. Un šeit lejā nospiežot uz ķeksīša, mēs varam iegūt attēlu ar pareizo atbildi un līdz ar to redzēt, vai tad mēs savas šalles esam salikuši pareizā secībā vai neesam. Ja? Nospiežot uz krustiņu, atkal priekšā teiciens, ja tā pareizā atbildi pazūd. Turpinājumā ielūkosimies arī 6-gadnieku darba lapās. Un ielūkosimies tagad 6-gadnieku darba lapās. Aizdosimies uz bibliotēku. Pagaidīsim mirkli, kamēr ielādēsies, jo šeit ir arī ļoti kupls saraksts ar darba lapām. Noritināšu līdz lejai. Tas saraksts par tēmām visdažādākajām. Teātris, daba mostās, kad ārā puteņu esmu vesels, kas palīdzēs jaunā gadā jauni darbi. Ja? Piemēram, paņemsim čiep cālīši. Atvērt darba lapu. Un skatāmies, kas tad mums šeit ir jādara. Tātad spiežam uz notas simbola. Vēro, stāsti. Tātad kopā ar bērniem atkal varam vērot tā tēlu, lai bērni pastāst, ko tad viņi šajā meža ainavā redz, kas tur notiek, kādi zvēri tur ir redzami, kādi priekšmeti. Un šajā gadījumā uzdevums ir no kreisās malas salikt burtiņus virsū uz tiem priekšmetiem, kas sākas ar cu, ču, vai ar lielo C vai Č. Jā, un ja mums tas ir, piemēram, cūkas, tās gan ir meža cūkas, bet cūkas vai cirvis, jā, vai čiepst putniņi, jā, vai caunas kokā, jā, un šādā veidā saliekam un mēģinam, un čūska, kur mums lejā arī noslēpusies, un mēģinam ar bērniem kopīgi šo uzdevumu atrisināt. Bet vēlreiz atgādinu, ka kā vienmēr nospiežot, piemēram, šeit uz
simboliņi ar lapām, ar līnijām var izlasīt skolotāju komentārus, kas tad mums šajā uzdevumā jādara un ko mēs ar kuru rīku varam izdarīt. Ielūkosimies vēl kādā citā darba lapā no šī komplekta. Piemēram, darba lapā par rūķīšiem. Kāds mums ir uzdevums? Vēro, skaiti, nosauc visus skaitļus. Tātad kopā ar bērniem skaitam un redzam, ka mums dažiem rūķiem uz krekliņa iztrūkst skaitļu. Attiecīgi varam vai nu ar rakstīšanas rīku ierakstīt trūkstošos skaitļus, vai arī izmantot šos te skaitlīšus un ievilkt jau no šejienes trūkstošos skaitļus atbilstošajās vietās. Kā redzējām, visas šīs darba lapas ir veidotas vienotā formātā. Mums ir audio paskaidrojumi, kā šos uzdevumus būtu jāpilda, un pedagogam ir pieejami arī komentāri, paskaidrojumi, kā izmantot katru no rīkiem un, protams, kas katrā no šīm darba lapām ir jādara. Noslēgumā vēlreiz vēlos atgādināt, ka pirmsskolas izglītības iestādei iegādājoties jebkuru Promethean Active Panel 9 interaktīvo ekrānu, komplektā nāk gan šī te interaktīvo mācību stundu vadības programma Active Inspire, gan arī komplekts ar šīm lieliskajām interaktīvajām darba lapām. Paldies, ka skatījāties, un lai jums radošs mācību process!